3 zvaigžņu balvu nominācijā Gada sportiste saņem Kitija Laksa. Kitija Laksa, diemžēl, šovakar nevarēja būt kopā ar mums, tāpēc mēs ar Kitiju sazinājāmies jau pāris dienas iepriekš, lai paziņotu viņai šos lieliskos jaunumus. Gada sportiste. Kitija, patiesībā es tev nezvanu, lai ierakstītu interviju priekš TV3 ziņām. Es tev zvanu, lai paziņotu, ka tu esi aizvadītā 2024. gada Latvijas labākā sportista un tu saņemsi 3 zvaigžņu balvu. Paldies, ka apmānīji. Laikam nav tas, ko varbūt gaidīju, nevis gaidīju, protams, gaidīju un cerēju, bet tiešām ļoti, ļoti patīkami, ļoti, ļoti liels gosts ir, kā jau iepriekš teicu, nav laikam šobrīd augstāka apbalvojuma Latvijas sportā, kam tu varētu būt nominēts un arī noteikti to saņemt, tādēļ tas ir milzīgs pagodinājums, tādēļ nedaudz valodu rausts šobrīd. Kur ir tie cilvēki, kas tev varbūt nāk uzreiz prātā, bez kuriem Kitijas Laksas basketbolistas karjera nebūtu bijusi iespējama? Tie ir mamma un tētis un visa ģimene, brāli ieskaitot. Bez viņiem nebūtu spērus pirmos soļus basketbolā, bez viņiem arī nebūtu līdz šim brīdim aizcīnījusies. Bet bez ģimenes arī noteikti ir daudz citu cilvēku, ar kuriem esmu strādājis uz laukuma, ārpus laukuma, kuri tā teikt manā tajā ielociņā, kur man ir atbalstījuši, pagrūduši, pastūmuši pareizajā virzienā ar padomu, ar lietām, ar iestrādēm. Un tie cilvēki noteikti paši zina, kur ir tajā manā aplītī un bez viņiem arī nekādīgi. Un Kitija, šīs balvas saņemšana strādā arī varbūt kā motivācija sasniegt ko vairāk? Protams, vienmēr, man liekas. Jo vairāk to ēd, jo vairāk arī tā apetīte aug. Un iespētais varbūt pagājušajā sezonā uzvarēt Eirolīgā un būt tajā augstākajā punktā savā karjerā. Tas ir devis tādu papildus grūdienu vēlēties atgriezties tur. Tāpat arī individuāli tieši tas pats ir ar Latvijas nacionālo izlasi. Beidzot gribētos kaut kur tālāk tikt, kaut ko vairāk sasniegt. Un personīgi, jā, noteikti neesmu tā, ka viss ir labi, bet vēlos tiešām turpināt augt un attīstīties pati kā sportiste, bet arī vēlos varbūt iedvesmot jaunietes, sportot, nodarboties ar basketbolu, jo atceros sevi augam. Man bija mani elki, mani spēlētājs, kurām skatījos, tīpaši Latvijas sieviešu izlases, kur Pekinā piedalījās Olimpiskajās spēlēs. Tas viss tāds ritenis, un vēlos būt arī sastāvdaļa varbūt kādai jaunietei par iedvesmu, par varbūt kaut kādu nelielu motivāciju. Kitija šobrīd atrodas Itālijā, kur kopā ar savu komandu cītīgi turpina basketbola sezonu, bet šovakar zālē ir Kitijas Laksas vecāki, un tās emocijas, ko TV skatītāji šobrīd redz ekrānos, es ceru, ir patiešām patiesas un pārsteigtas. Lūdzu Kitijai, lai mammai ar tēti nesaka, ka tiks pie balvas. Ceru, ka izdevās pārsteigumu saglabāt, un pie savas balvu Kitija tiks, kad atgriezīsies Latvijā īpašā pasākumā.